Šajā video mēs parunāsim par atbildību. Kas reāli ir atbildīgs pie tā, ka, notiek kaut kādi negadījumi ar cilvēkiem uz ielām, viņi tur avārijās tiek. Kas vispār pie tā ir vainīgs? Un es domāju, ka jums būs interesanti paskatīties manu loģiku tajā visā un saprast to, cik viņa ir tuva patiesībai. Pēdējā laikā ļoti daudz informatīvas vienības izlaiž tādas nelāgas, negatīvas, tieši saistībā ar ceļu negadījumiem un tam, kas tur notiek. Un lūk, man vienmēr ir bijis jautājums, cilvēks tiek autoavārijā. Kas pie tā ir vainīgs? Tas, ka tur viens neskatījās, vienam tur telefons aizriet, vai viens tur runāja, vai viens tur gribēja apdzīt, vai viens pārsniedz ātrumu, tas ir tikai apstākļus, situācija. Vai tas iespējams, ka tas cilvēks kaut kādu jau bija tādā emocionālajā stāvoklī, kaut kādā konkrētajā, kurā ar viņu tas varēja notikt? Vai viņš bija pieslēdzies pie tāda scenārija, ja pasaules, kur kaut kas tāds vispār var notikt? Un strādā abi divi šie elementi. Un man bija vienmēr interesanti, kāpēc tas netiek analizēts, kāpēc netiek spētīts, kāpēc netiek runāts par to, cik svarīgi ir cilvēka individuālais emocionālais fons, kad viņš, sēžās pie automašīnas stūres, kad viņš piedalās ceļu kustībā, pie kā viņš ir pieslēdzies tajā brīdī. Varbūt viņš pirms tam lasīja TV netu vai kaut kādu LSM par karu kaut kur tur, teritorijā netālāk, kas mums tur ir Eiropā. Un uz tā emocionālā fona, tāpēc, ka tas ir negatīvs, tas ir iznīcība, tas ir zemes, ļoti tas ir elle. Viņš pieslēdzās pie elles, un kas tad notiek ar viņu uz ceļa, kad viņš ir pie elles? Viņš kļūst par tādu, ar kuru var notikt kaut kas līdzīgs, un tas arī notiek. Tad kurš tad ir vainīgs pie tāda visa pasākuma? Un pēc Sunzi mēs varam norādīt ar pirkstu, kurš ir vainīgs. Mēs varam norādīt ar pirkstu tie, kas katru dienu publicē un apziņo un ziņo par tādu informāciju, kurai ļoti zems emocionālais fons, kurai ir iekšā daudz naida, dusmu, nosodījuma, sāpju, baiļu. Kas tas viss ir? Bēdas, skumjas, viss negatīvais. Katru dienu tas tiek publicēts. Katru dienu par to tiek runāts. Katru dienu tiek runāts, cik viss ir slikti. Katru dienu tiek pasniegta informācija par to, ka tur kāds ir nosēties, tur kāds ir nogalinājis, tur kāds ir avarējis, tur kāds ir uzbrucis, tur kāds ir uzsprādzis, tur tās mums nāks, visu laiku baida. Un pēc tam brīnās, ka uz ceļa cilvēks, kurš tajā pie tā viss ir saslēdzies, par to runā, viņš tajā ikdienā vārās, ka viņš pēc tam tiek autoavārijā, un dēļ tāda šofera, tur cieši citi, kas tajā mašīnā ir. Vai viņam, notiek iekšējā slimība kaut kāda, viņš jau tajā fonā jau vārās jau gadu vai divus. Un viņš vienkārši paši iznīcinās tāds cilvēks, tāpēc, ka tas ir iznīcinošs fons. Un neviens nerunā, cik svarīgi ir vispār mēdīju videi ekoloģiju uzturēt emocionālo, ka tas ir viņa uzdevums numur 1. Un par to kāpēc neviens nerunā. Par šita, jo tas ir dziļums, tā ir būtība. Es jums tagad nerunāju par virspusējo. Samazināsim ātrumu par 10 km/h, mums samazināsies negadījumu skaits uz ceļa. Kāpēc jūs nerunājat par fonu emocionālo, kādos cilvēki ikdienā uzturās? Kāpēc par to neviens nerūpējās? Kāpēc tas nav prioritāte numur 1? Jo samazinoties, uzlabojoties emocionālajiem fonam, kopistiski par kaut kādiem procentiem mēs varētu kolerēt, par cik uzlabojās uzlabojās vispār kopistiskie rādītāji dažādos virzienos. Gan samazinātos ceļu negadījumu skaits, samazinātos noziegumu skaits, samazinātos alkohola patēriņa skaits. Es tagad vienkārši to stāstu ne dēļ tā, ka man ir fakti, par tādu informāciju, bet dēļ tā, ka es vienkārši zinu, kā šis sistēma strādā. Un es varu uz tās bāzes apgalvot. Protams, ka tas ir jāpārbauda. Reāli praksē jāpārbauda. Vai tas tā ir? Kopistiskais cilvēka apmierinājums būtu lielāks, skala. Laimes koeficients būtu lielāks. Tikai, ja aizliegtu
publicēt negatīva rakstura saturu pirmajās lentēs un par to runāt, par to pavēstīt, par to izsist cilvēkus no viņu emocionālajiem stāvokļiem. Iedomājieties, jūs braucat mašīnā, jūs klausāties klasisko Latvijas Radio 3, klasisko mūziku, un tad tu pēkšņi hops iesprūgs ziņas pa vidu, kurās translē par to, ka kāds tur gājis bojā, bērns, pieņemsim, autoavārijā. Un cilvēks dzird to, viņam tas fons tajā brīdī nokrītās, un tā fona ietekmē, ko palaižās kaut kādi mehānismi, palaižās dusmas, viņš iet par to vēl palasa, pēc tam viņš tajā iesaistās, viņš viss. Un tas pēc tam ieslēdz ķēdes reakciju, jo tas cilvēks tiek pieslēgts pie tā dzīves scenārija, kurā notiek sliktas lietas. Un tādā veidā ieslēgtas visādas ļoti nelabvēlīgas dzīves pieredzes aktivizētas. Ja? Un neviens nerēķina, kā tas viss ir liekas kopā. Tur ir tieša saikne un saistība ar to visu. Līdz ar to es varu apgalvot, ka vislielākie, kas uzņemās atbildīgi, tā kā viņi ir ģenerāļi, var teikt, jā, ir tie, kas ir augšā, kas ir lēmēji. Lēmēji cilvēki, tā saucamie. Un visi, ja tur, teiksim, uz ceļa kāds avarē, tad ir liela varbūtība, ka pie tā ir novedis, jā, teiksim, tas mēdījis vai vēl kaut kas, kurš paziņojas, kurš jau ilgi ziņo negatīvu informāciju savās pirmajās lentēs. Ja grib negatīvo, ok, kas noteikti var ziņot, bet atsevišķi kaut kur, lai tas cilvēks, kam tas interesē, lai viņš tur pats iet un meklē. Bet nevis tā, ka to pirmajā lentē visu par to ziņo. Nevis tā, ka tev dienas raidījumā ziņās, jā, ka tu klausies radio un tev uzmācās ar tādu informāciju un izsit un ietekmē. Lūk, šāda tēma, par ko var aizdomāties, par ko var uzdot jautājumus un saprast, ka ja šis milzīgais, jā, jo tas ir milzīgs tāds dēmons sanāk, jā, jo viņš rada negatīvo, pieslēdz pie tā negatīvā citus vājus cilvēkus, kur nesaprot, kāds tas ir. Un tad tie pēc tam vairo vēl vairāk negatīvi, un tad tas dēmons no tā barojās un ceļ, un vēl viņš tādā veidā manipulē un pārvalda. Tā vietā, lai rūpētos par emocionālo fonu pozitīvu. Un par kādām vispār var runāt inovācijām, izaugsmi, ja tas netiek kultivēts un uzturēts cilvēku prātos. Par kādām? Ja tas nav numur 1 pavēsti, par ko vispār jārunā, un vispārējais var jānoliek maliņā, un netiek runāts par cilvēku, lai viņu iedvesmotu katru dienu kaut kādā veidā, atbalstītu caur informāciju, to var visu darīt. Tā vietā katru dienu tiek izmesta samazgas, izmesta kaut kas smakojošs, un pēc tam brīnās, kāpēc smaka izplatās pa visurieni. Nāves smaka. Tāpēc, ka jūs līķus mētājat, informatīvos līķa vienības, viņas ir smakojošas, jā, tās informācijas vienības smakojošas. Viņas smacē un galina cilvēku iekšēji. Nevis kaut ko augstu jūs metat ārā, un tādu superīgu, jaudīgu, pozitīvu, iedvesmojošu un tādu, kas raisa to, ka tu gribās dzīvot un priecāties. Bet nē, jūs smakojošo metat ārā. Aizgalvojoties ar to, ka cilvēki tādu saturu grib patērēt, uz to pozitīvo nav interese. Tāpēc, ka uz to ir noskaņots sociums. A noskaņotāji kas ir? Kas rada frekvenci skaņojošo? Uzreiz sakotnēji. Tas, kurš izplata informatīvo informāciju medijos. Lūk, tāds video. Sargiet sevi, attīstieties. Lai jums viss ir labi. Un tiekamies manos nākamajos video. Lai jums bija salāts un tā.